Jūs liekuļi, pārstājiet būt liekuļi, atgriezieties. Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā Jēzus visu šo nodaļu velta tam, lai mācītu runāt pret liekulību. Un viņš to runā uz farizējiem un rakstu mācītājiem. Un pirmkārt viņš saka, jūs liekuļi, viss tas, ko jūs runājat, ko jūs domājat slepenībā, klusībā, kur jums šķiet, ka cilvēki to nezin, un cilvēki visbiežāk arī to nezin, tāpēc cilvēks var piemānīt un pievilt. Ka Dievs varbūt to nezin, bet Dievu mēs nevarēsim piemānīt un pievilt. Viss tas, ko jūs runājat, ko jūs domājat klusībā, Jēzus teica, tas tiks sludināts no jumtiem. Tātad nekas, ko tu slepenībā dari, tas nepaliks apslēpts. Dievs to visu redz, un tu būsi par to visu atbildīgs. Tāpēc pārstāj būt liekulis. Tāpat viņš vēlāk saka, nebīsties no cilvēkiem, bet bīsties no tā, kurš var jūsu dvēseles pazudināt ellē. Citiem vārdiem, pārstāj bīties vai censties izpatikt cilvēkiem, cilvēku viedokļiem. Bīsties Dievu pāri visam un dzīvo dievbijīgu dzīvi. Tic šim dievbijības spēkam ne tikai cilvēku acu priekšā, bet arī tavā personīgajā dzīvē. Tas viņu noved līdz mācībai par mantkārību, kas runā par to, ka mūsu sirdīm patiesi ir jābūt izmainītām. Nekrāj sev mantu šeit virs zemes, kur rūs un kodas tā smaitā, bet krāj mantu debesīs. Tas nozīmē, ka jā, Dievs par tevi rūpēsies, Dievs par tevi gādās, ja tu piederi viņam, nesatraucies tik ļoti, nedomā visu laiku, ko es vēl varu baudīt un kaut man būtu vēl vairāk. Domā, kā ar tām lietām, ko Dievs tev dod, tu vari būt par svētību. Tu vari parūpēties par tiem, kam ir vajadzība, lai daudz pateicības nāk tam kungam, un tas arī parādīs, ka tavs sirds ir izmainīta, ka tu esi brīvs no šīs egoisma, no mantkārības. Beigsim, dzīsimies prom, beigsim no mantkārības, lūgsim, lai Dievs mūs atbrīvo un rīkosimies saskaņā ar to. Un tad šajā mācībā Jēzus nonāk arī pie savstarpējām attiecībām, kur viņš parāda, ka tie, kas gaida kunga atnākšanu, tie, kas nevis aizmirst, jā, Dievs ir, es kā viņam ticu, bet tagad jau 1 gadu es varu atslāpt, tas parāda to, ka šie cilvēkiem nav patiesa dievbības viņa sirdī, bet tie, kuri dzīvo Dieva bijībā, tie ir izturēsies pareizi, mīlestībā, pamācīs, nesīs cita nastas, piedos viens otram un neizturēsies ļaunsirdīgi, varmācīgi viens pret otru. Un tas, protams, var izpausties visdažādākajos veidos. Un tāpēc ieklausīsimies Jēzus vārdos, pārbaudīsim savas sirds, vai mēs neesam liekuļi, kas mums šķiet, ka mēs esam baigie kristieši vai tur kalpotāji vai tam līdzīgi, bet patiesībā esam liekuļi Dieva acīs. Tāpēc atgriezīsimies, dzīvosim ar bību sirdīs Dievu priekšā un dzīvosim patiesībā. Nesot mantkārīgi, nesot liekuļi, tātad esot patiesi Dievu priekšā, to, ko mēs runājam, to arī praktizēsim un izturoties tā pret citiem, kā Dieva vārds mūs uz to aicina.